patiesībā sēžu skrīveru mājas saldējumā. Tā ir fantastiska struktūra, fantastiska iestāde, kura ražo izcilu saldējumu no pašu ražotajiem produktiem un no svaigas spiest piena. Un man pretīm sēž Lelda Cotniece, kas ir šī unikālās mājas kafejnīcas īpašniece, izgudrotāja, ideju autore, laiku pa laikam ekskursiju vadītāja, lektora un kas tik no vēl ne. Un es gribētu, lai Lelda man izstāsta, kāpēc tieši mājas ražot saldējums, kas ir no laba piena, svaigas piena, kāpēc tas ir vērtīgāks, veselīgāks un nozīmīgāks priekš cilvēku. Biežāk var ēst. Ne katru dienu, bet biežāk. Jā, saldējums ir našķis, atceramies. Bet forši, ka našķi arī var gatavot pēc iespējas veselīgāk. Un es esmu ļoti pateicīga saviem vecākiem par to, jo no pirmās dienas mēs saldējumu gatavojam no svaigi slaugta gotiņas piena. Man liekas, ir foršāk, ka viņš ir tikai vienreiz pasterizēts, nevis jau 2 reizes pasterizēts. Ne tikai foršāk, bet arī vērtīgāk. Un var iegūt unikālu, ne unikālu, bet var iegūt tādu īpašu garšu saldējumam tieši no svaigi slaugta piena. Un es ar saviem vietējiem, ar manas ģimenes dārza augļiem un ogām vai meža veltiem brīnišķīgiem, piemēram, meža mellenes, brūklenes šajā saldējumā, varu pagatavot tādus saldējumus, kā pirmkārt nav nevienam citam pasaulē. Jo pēc iespējas izvēlēties to vietējo, svaigo produktu, tu vari uztaisīt tādu saldējumu kā nevienam citam, jo viss jau slēpjas tajās detaļās. Un šādā veidā saldējums kļūst jau vērtīgāks arī mūsu ķermenim kā barības viela. Neaizmirstot, protams, ka tas ir našķis un zupa ir jāēd katru dienu, vai ne? Jā, iespējams, man gribēja pajautāt, ko tu domā par to, kā tu baro mūsu mikrobiomu, tos 3-4 kilogramus, nu labi, tev mazāk, tev tikai 2-3 kilogrami mikrobu, kas dzīvo tavā resnām zarnām, un tad lapēja to saldējumu, un šie visi priecājās. Un saka, šo prebiotiku mēs sen bijām gaidījuši. Vispār šī ir ļoti paldies par šo jautājumu. Pirmkārt, mēs saldējumu nehomogenizējam. Tas nav slikts process, bet viņš piedod maigumu struktūru, mazākas molekulas saldējumā, bet mēs savēju nehomogenizējam, jo mēs esam amatnieki. To dara lielās rūpnīcas, kurām ir tie gadžeti tāda veida. Ko tas nozīmē? Tām zarnu bārkstiņām ir vieglāk absorbēt tās lielākās molekulas, nevis tās mazākās molekulas. Var man palabot, varbūt kaut kur kļūdās mazlietiņ, bet cik es atceros arī no savām studijām, tām molekulām arī ir nozīme. Tas ir viens. Otrs, vispār daudz cilvēki diezgan baidās no augļu ogu saldējumiem, sorbertiem, lai gan viņi viens otru kā pienīgie, krēmīgie tā augļu ogu papildina. Un atgriežoties pie tām ogām un tiem augļiem, ja viņi ir nākuši no vietas, kur tu zini, kā viņi ir auguši, un nevis vienkārši izspiežot sulu, bet liekot jau biezeni, reālas augļu ogu daļiņas, kuras mēs ļoti daudz izmantojam savā saldējumā, tās ir prebiotikas, vai ne? Un tām baktērijām ir reāli ko pārstrādāt. Ko vēl mēs darām? Mēs liekam vienkārši cukuru klāt. Nevis glikozes, fruktozes sīrupu, kas īstenībā daudziem patīk, jo to saldējumu padara tādu struktūru staipīgu, ja? Un viņš tāds vēl krēmīgāks, un tad mēs aizbraucam uz to Itāliju un izkūstam paši kā saldējums. Mēs izmantojam cukuru, kas tomēr ir salikta molekula, nevis atsevišķi glikoze, fruktoze, bet saharoze. Un tad, kad mēs to saldējumu baudam nesteidzoties, un saldējums ir jābauda nesteidzoties, vismaz 2-3 īsmā iemeslu dēļ. Pirmkārt, norūdam kaklu, sasildot saldējumu. Otrkārt, sasilstot saldējums atmostas smaržas un garšas. Un treškārt, uz mēles jau ir siekalās fermenti, kas sašķēr šos cukurus un noņem slodzi no aizkuņu dziedzera un no aknām, vai ne? Es tev teikšu paldies par stāstījumu, bet skatītājiem pastāstīšu, ka pasaulē, Eiropā un kur ne vēl Latvijā nav nekā labāk par skrīveru saldējumu. Kaifīgs, paldies!